Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Tici un seko Dieva norādījumiem. Šodienas raksturvieta. Tad tas kungs pagriezās pret viņu un tam sacīja: Ej ar šo savu spēku un izglābi Izraēlu no Midjāna rokas. Patiesi, es tevi tagad sūtu. Bet viņš sacīja: Piedod man, mans kungs, ar ko lai es izglābu Izraēlu? Redzi, mana dzimte ir nabagākā Manasē, bet es pats esmu jaunākais sava tēva namā, un tas kungs viņam sacīja: Tāpēc, ka es būšu ar tevi, tu sakausi Midjānu kā vienu vienīgu vīru. Soģu 6. nodaļa, 14. līdz 16. pants. Šodienas pārdomas. Midjānieši gadiem ilgi regulāri aplaupīja Dieva tautu. Katru reizi, kad midjānieši nāca uzbrukumā, cilvēki jau aiz bailēm pameta savas mājas un bēga kalnos, glābdami savu un savu bērnu dzīvību. Taču viss mainījās brīdī, kad Gideons noticēja Dieva vārdam un apņēmās tam paklausībā sekot. Tieši Gideona paklausība pavēra Dievam iespēju soli pa solim atbrīvot visu nāciju no ļaunā laupītāja. Iespējams, arī tu jūties bezspēcīgs un izmisis, saskaroties ar izaicinājumiem un problēmām, kas ietekmē gan tevi, gan tavu tautu. Varbūt esi lūdzis un ticībā sekojis Dievam, bet uzvaras ir bijušas tik niecīgas, ka cerība sāk šķobīties. Mans draugs, nepadodies, apstājies un paskaties uz augšu. Apzinies, ka Dievs ir lielāks par jebkuru problēmu, kas stājas tavā vai tavas tautas ceļā. Tieši šodien Dievs meklē kādu, kurš līdzīgi Gideonam noticēs Dieva varenībai un sekos viņa norādījumiem. Tāpēc atļauj saviem ierobežotajiem resursiem savienoties ar Dieva neierobežotajiem resursiem. Turpini ticēt un sekot Dieva norādījumiem. Tu nekādi nevari zaudēt, jo ar tevi un par tevi ir visu varenais Dievs. Viņš jau no pasaules radīšanas zināja, ka tu nonāksi šajā situācijā, un viņam ir uzvarošs risinājums. Šodienas lūgšana. Tēvs, es zinu, ka tu vienmēr esi kopā ar mani. Es izvēlos šodien apvienot spēkus ar tevi. Paldies, ka mana ticība un paklausība taviem norādījumiem dāvina uzvaru ne tikai man, bet arī manai tautai. Runā uz mani, mans kungs, jo es tavs kalps klausos. Jēzus vārdā.